Sākam preses brīfingu, kur godu Gruzijas parlamenta priekšsēdētāja Usapašvili kunga oficiālajai vizītei Latvijas Republikā darba valodas latviešu angļu. Un kā pirmie vārds sarunas priekšsēdētājas Olga. Man ir patiesi prieks sveikt savu Gruzijas kolēģi oficiālā vizītē Latvijā, jo starp Latviju un Gruziju pastāv ļoti aktīvs politiskais dialogs, un kas ir vissvarīgākais, starp Latvijas un Gruzijas cilvēkiem ir ļoti labi cilvēciskie kontakti. Arī parlamentu sadarbība ir ļoti laba, jo arī tikko no Gruzijas prezidenta vēlēšanām, ar kuru veiksmīgu rezultātu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, es savu kolēģi apsveicu, arī šīs vēlēšanas novēroja Latvijas parlamentu pārstāvji. Tas ir apliecinājums tam, ka sadarbība notiek dažādos līmeņos. Un, protams, mēs pārunājām mūsu sadarbību gan Latviju kā Eiropas Savienības un NATO dalību valstis, protams, atbalsta Gruzijas eiroatlantiskos centienus, un mēs apliecinājām, ka mēs kā partneri esam gatavi sniegt savu palīdzību arī turpmāk Gruzijai šajā procesā. Mēs pārunājām Austrumu partnerības samitu, kurš notiks nākamajā mēnesī Viņā, un mēs tiešām ļoti ceram, ka tas progress, kur Gruzija ir uzrādījusi, un kāpēc viņi varētu parafēt šo līgumu Viņā, ka šis progress tiks turpināts, un nākamajā Austrumu partnerības samitā, kas notiks Latvijā 2015. gadā, šie reāli progresa soļi varētu tikt uzrādīti, un Gruzija būs tā valsts, kas šādu asociācijas līgumu varētu Latvijā parakstīt. Un, protams, mēs pārunājām jaunākos politiskos notikumus Grūzijā un par iespējamām ekonomiskā sadarbību un daudzas citas lietas, kuras ir starp normāliem partneriem, starp kuriem noris aktīvs un regulārs dialogs. Madam Speaker, on behalf of the delegation of Georgian Parliament and myself. Tātad es personīgi un mūsu Gruzijas parlamenta delegācijas vārdā pirmkārt vēlos pateikties par laipnu uzņemšanu Latvijas parlamenta ārkārtīgi skaistajā ēkā. Un, protams, vēlos uzsvērt to, ka mēs šeit esam ieradušies pie ļoti labiem draugiem, lai pārunātu tos jautājumus, kas jau ir aizsākt vairāk kā pirms 20 gadiem. Mēs šajā laikā esam ļoti daudzās jomās attīstījuši šo sadarbību un, protams, arī sagaidām turpmāk šo attiecību pilnveidošanu visdažādākajās jomās. Tāpat vēlos pieminēt to, ka Gruzija piedzīvoja valdības maiņu, tas notika aptuveni pirms gada, bet tas, jāsaka, mūsu valsts savstarpējās attiecības ir ietekmējis tikai pozitīvi. Tā kā tagad mums ir jauns premjerministrs, mums ir ievēlēts jauns valsts prezidents, un jāsaka, ka līdz ar šo jaunā situāciju, principā, mēs vēl apņēmīgāk tuvojamies savam eiro integrācijas mērķim, un tiešām mums ir priecīgi tikties ar Latviju Eiropā jau kā līdzvērtīgi partneri. Gruzija ir pietuvojusies tik tuvu jau savam eiro integrācijas mērķim, tātad mērķim kļūt par Eiropas valstu saimes locekļi. Tā kā mēs tiešām ļoti atzinīgi vērtējam to, ka mēs esam ļoti tuvu pietuvojušies tam, lai parakstītu šo svarīgo dokumentu, kas nodrošinās mums vietu starp Eiropas valstīm. Un, protams, šī dokumenta parakstīšana būs kā uzvija tam darbam, ko daudz gadu gaitā ir ieguldījusi gan Gruzijas dažādākās amatpersonas un iestādes. Un, protams, visu šo gadu laikā esam baudījuši arī Latvijas sniegto atbalstu gan parlamenta, gan valdības, gan citos līmeņos. Tā kā liels paldies! Un šodienas tikšanās laikā mēs arī pārunājam to, cik veiksmīgi līdz šim ir bijusi šī starpparlamentu sadarbības starp mūsu valstīm un cik tā būs būtiska arī pēc Viļņas samita, jo tas būs nākamais posms mūsu sadarbībā un līdz ar to mēs ļoti atzinīgi novērtējam to, ka mums šeit ir tik labi draugi, kas sniedz mums atbalstu šajā procesā. Good friends here, and that of course increases our hopes that we will be successful in that work as well.